Sveiki visiem! Es šodien pastāstīšu un attaisīšu jauno Bosch profesionālo ekcentra slīpmašīnu Gex 12V 125. Es viņu internetā nesen biju iegādājis, un man viņš šodien atnācis. Un es gribu pastāstīt un parādīt, kāds tas ekcentra slīpmašīna ir. Kāpēc es tieši to biju pasūtījis? Iegādājis tā. Tāpēc, ka es gribēju kaut kā tādu kompaktu maziņu, un kurš uz akumulātoru, protams. Un tas bija vienīgais, kurām ir tāda kā uz 12 voltu baterija mazā. Un tāds kā, kompakts viņš ir. Vienīgi šitām nav iekļauts, bet es biju iegādājis atsevišķi tā kā lādētāju un bateriju. Divas 12 voltu. Reku tā kaste, kas man bija klāt. Tā kā jau pasūtīju atsevišķi. Un reku tas baterijas, kas tur ir 12 volti. Reku tā, tur. 12 volti, 3 ampēri. Tā normāli tur jau. Un reku lādētājs. Tur ir tas, kurš lādējās, tas zaļais tur spīd. Un tur ir tas sarkanais, tā kā izsaukuma zīme. Tas ir, ka kaut kāds bojājums ir. Tam akumulātoram tā. Un viņam uzlāde ir apmēram 50 minūtes, tā kā pilnībā tukši uz pilno. Un šitām darbībām uz tā slīpmašīna ir kaut kur apmēram 30 minūtes tā, kā pilns slodzi vai ko. Un es gribu uzzināt, vai viņš tā kā baigi nestaigā. Ja es cik mēneši atpakaļ es neatceros, es biju iegādājis Metabo SXA 18 LTX 125 BL. Tas bija arī tā kā akumulātora slīpētais, bet tā lielo. Tas ir 18 volti. Un es biju viņu nopircis, tā iegādājos. Un es pirmā skats bija tā kā normāls tāds. Tur pieliku 18 voltu bateriju. Un es mēģināju slīpēt. Vienīgi problēma tas, ka viņš staigājas nenormāli. Un viņam balans arī nav. Un tur es nevarēju neko slīpēt, tad atgriez atpakaļ to slīpētāju. Un es gribu uzzināt, vai šitām ir tā. It kā tur ir aprakstīts, ka viņam ergonomika, ka tas ir, kurš baigi nestaigāt. Tā, kur. Mēs to uzzināsim drīz tad. Un viņam ir 125 mm pēdiņi. Es nezinu, tur es nevaru pateikt. Cik, tā, 6000 līdz 10 000 apgriezienu minūtē. Tas ir, cik viņš griežās tā ātri. Un viņam ir svārstība 2,5 mm. Svārstība ir tas, kas tas pēdiņi tieši kustās tā kā. Tas ir cik platumā viņš ņem. Ja vairāk svārstība, tad viņš vairāk slīpē nost. Un viņam arī iesūkšana tā, jau būtu rādīts tā. Taisīsim vaļā, apskatīsies, kāds viņš ir. 12 voltu ekcentra slīpmašīna. Reku viņam maiss iekļauts ir. Un tā izskatās tā normāli. Un reku tas ekcentra slīpmašīna akumulātors. Viņam ir inkstuts iekļauts un smilšpapīrs tā kā 120. Bet šito noliks malā bišķi. Reku tā slīpmašīna. Viņam attaisās tur, reku šitai malā. Šitā attais. Un tad viņam attaisās tā. Un reku ir tas slīpētai. Ekcentra. Kaut kas tur pielips bišķi. Tas nekas bišķi. Un es tik pamanīju, ka viņam ir arī iedobīta tā kā buktī. Ja var redzēt tā. Vienīgi tas jauns iepakojums tik. Es nezinu, kāpēc tāds. Tas ir jauns tieši. Šito bišķi noliks malā. Šito bišķi malā. Un šitā stāvēs. Un rekur ir tas slīpētājs. Tā, tas, bet, sajūtam ir tā ērta viņu.
tā normāli, kas slīpē. Vienīgi šis ir maziņš tā. Man ir tieši slīpētais, tā lielais, rekur. Tas Bosch arī profesionālais, Geks 40 150. Šis ir liels, viņš smags, bet viņš ir tā foršs, tā kā, noslīpēt priekš virsmas ir labs viņš, bet, ja kaut kādam sīklietam, tad viņš neder. Viņš neder tāds. Un šitas ir priekš sīklietam, es gribu, slīpēšanā. Un reku, cik viņš liels, un apskaties, cik viņš ir, tas maziņš ir. Un tā, normāli. Šis ir svēr 4 kg. Ja es biju kādreiz tā kā viņš slīpējis, tur kaut ko aug, tur kaut ko sāniem slīpēšanām, mēbelēm, piemēram. Man ir, tur kaut kādu laiku nogurs baigi roka tā kā. Jo viņš 4 kg sved, un tas priekš to ir nenormāli smagi priekš rokām. Ja tev pēc laika sāpēs nenormāli, un ko? Un reko tas slīpētais, viņam tas maisiņš, tur iespēžās reko tas maisis, šitā. Vienīgi, ja tu negribi ļoti šito maisiņu, tad var arī putekļu sūcēju ielikt. Reku šitāds, tas ir karčers, putekļu sūcējs. Tad var arī iespraust, reku, iespraužās vai slīpēt to. Un ne tikai tas, vienīgi šitām lielajiem ir šitas filtrs, tā kā mikrofiltrs. Šito arī var ielikt mierīgi. Lūdzu, rekot. Vienīgi šis ir labāks, tāpēc, ka viņam ir tas filtrs, kurš, viņam tas nelaižās, tas skaits ir nenormāli tā. Un šitas maisiņš, vadu viņš laisties tur bišķi. Un tas priekš to, nav. Ja mazāk skaidrs, tā kā, tāda puteklīša, tad ir labāk, jo tad, tas nav labi kā elpot, tu viesi tā. Šitāds filtrs viņu var atsevišķi nopirkt viņu, vai iegādāties internetā tur ko. Reku tā baterija. Ieslēdzam, kāds viņš ir. Tā kā vibrācija maz ir, bezoglišs tad ir. Un viņam reko tā gaisa viņa tad. Reko viņam tā kā rādās, cik viņam ir iekšēji. Un tā arī tā kā labi. Dabūj. Šitas slīpētais. Un pamēģinājis viņu slīpēt tā kā. Man ir tieši salīmētais os, dēlīts tā kā, vaidoks. Vienīgi es viņu ēvelēju, zāģējis, bet vienīgi man vajag viņu noslīpēt, jo viņš tā ēvel tā, viņš nav tā kā noslīpēt, mēs noslīpēs ar 120 rupjumu. Un apskatīsies, vai viņam caurums atbilsti. Nesanāca. Dēdēji. Un apskatīsies, kā viņš slīpē. Ieliks to filtru no tām slīpētājiem. Jo viņam tieši dēt priekš to. Un pamēģinām noslīpēt šito, kāds viņš ir, kāda man būs sajūta. Es teikšu, šo vajag normāls tā. Ļoti ērts, un viņš nestaigā nenormāli. Viņš baigi nestaigā tad neko, bet viņš nenormāli labs tā. Es tā teiktu. Viņš ērts tieši, un tieši tad balans ir nenormāli labi. Vienīgi šitai tur nav tā baigi noslīpēts, bet tad es gribēju vienkārši pamēģināt, kāds viņš ir. Vienīgi es teikšu tā, ka viņš ir labs tā.
Nenormāli labs. Viņš ērts, viņš slīpējas tā. Un ko tur vēl es varu? Neko tur tā. Nu varam pamēģināt tur apgriezienu. Pats zemāk paliks. Arī labi. Baigi vibrācija nenāk. Jo šitām tā kā, ja uz zemāk apgriezien, tad viņš vibrācija tā dod. Šitas vispār neko. Tā, čotka. Un ko tur es varu vēl pastāstīt? Tas tā kā viss no to, ko es varu. Vienīgi šis ir labs slīpētājs. Es ieteiktu, ja kādam vajag, tādu maziņu kompaktu. Viņi nenormāli labi. Labi, tad es pastāstīju visu, ko es tur varu. Uz redzēšanos tad.